Izaicinājums tētiem. 8. uzdevums. 3 ļoti svarīgas, secīgas lietas, kas ir jāņem vērā. Drošība. Tātad vieta, tehniskā secība un izpratne. Kas ir vieta? Vieta ir apdzīvota, krustojums, parasts, neintensīva satiksme. Kas ir tehniskā secība? Tehniskā secība ir tas, ko jauneklis zina un var noskaitīt kaut naktas stundā pieceļoties. Un izpratne ir to nesajaukt, nesaputrot. Ja kas no tā netiek ievērots, nekavējoties apstājam un sākam visu no sākuma. Krustojumu mēs izvēlējāmies 90 grādu, lai tas būtu vienkārši parasts krustojums, nevis nestandarts vai nesimetrisks. Krustojumu mēs izbrauksim 3 dažādos veidos. Pirmais manevrs, kurā mēs nogriezīsimies no galvenā ceļa pa labi, mēs samazināsim ātrumu un neapturot transporta līdzekli, brauksim tālāk. Ļoti svarīgi ir secība. Samazinot ātrumu, tas sākas ar izņemšanu no pārnesuma, pirms tam izspiešanu sajūgu. Tad mēs samazinām ātrumu līdz 15 km/h un ātrumu samazināšanu beidzam ar bremžu atlaišanu. Tad izvēlamies pareizu pārnesumu, atlaižam sajūgu un tikai tad dodamies manevrā. Nākošais manevrs būs izbraukšana krustojumu no mazāk svarīga ceļa, pirms tam pareizi apstājoties pirms šķērsojamās brauktuves, pārliecinoties par drošību, ieslēdzot pirmajā pārnesumā un pabeidzot manevru. Un trešais manevrs būs tuvojoties krustojumam pa galveno ceļu un nevairs apstājoties kā iepriekšējā situācijā pirms šķērsojamās brauktuves un dodiet ceļu zīmes, bet, jau iebraucot krustojumā, apstājoties krustojumā, vajadzības gadījumā palaižot, jeb dodot ceļu pretīm braucošiem gājiem velosipēdistiem, kuru brauktuvu mēs šķērsosim, un pārliecinoties par drošību, ieliekot pirmajā pārnesumā, turpinot manevru, nogriežoties pa kreisi. Šis bija noslēdzošais uzdevums. Aizpildi progresa lapu, tiesības bez maksas, izloze jau drīzumā. Seko! Presto autoskole nummer 1, PS.